Labdien, cienījamās dāmas un godātie kungi! Mani sauc Kaspars Dvīnskis, un šodien esam pulcējušies šeit, lai runātu par tēmu, kas sabiedrībā joprojām bieži paliek nepateikta, proti par vīriešu mentālo veselību. Lai gan arvien vairāk runājam par emocionālo labbūtību kā tādu, vīriešiem palīdzības meklēšana joprojām ir būtiski retāka nekā sievietēm, un nereti problēmas tiek ignorētas līdz tādam brīdim, kad tās kļūst jau kritiskas. Jaunākie dati liecina, ka ievērojama daļa Latvijas vīriešu piedzīvo nogurumu, trauksmi, emocionālo izsulkumu un citas mentālās veselības grūtības. Taču pēc profesionālas palīdzības vēršās tikai viena neliela daļa. Tas nozīmē, ka problēma nav tikai medicīniska. Tā ir arī sabiedrības attieksmes, stereotipu un informētības problēma. Tieši tādēļ esam šeit šodien MyFitness zālē pulcējušies, lai par šo problēmu runātu. Un šodien kopā ar ekspertiem mēs tad mēģināsim saprast, kāda ir reālā situācija Latvijā, kādi ir galvenie šķēršļi palīdzības saņemšanai un ko mēs varam darīt, lai to mainītu. Un šodien ar mums kopā būs Jānis Metnieks, Veselības centru apvienību neirologs un neiroloģijas un neiroķirurģijas virziena vadītājs, Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas neirologs. Tāpat arī Oskars Ernšteins, Kaizen Gym un vīriešu basketbola valsts vienības fiziskās sagatavotības treneris, profesors Māris Taube, Rīgas Stradiņa universitātes psihomātiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājs, Vadims Ķīsis, Olfa medicīnas un klīniskās izpētes departamenta vadītājs, un arī Ērika Petersona, kas ir certificēta mēnesi aptieka farmaceita, Latvijas farmaceitu biedrības valdes locekli. Teikšu jums visiem paldies, ka atradāt laiku, lai šodien šeit pievienotos un dalītos ar savām zināšanām, ar savām domām, bet pirms mēs sākam šo paneļu diskusiju, es aicināšu Jāni Mednieku pastāstīt par jaunākās aptaujas datiem, ko tad rāda aptauja, kāda ir situācija ar vīriešu mentālo veselību Latvijā. Jā, labdien, tad diskusijas klausītāji. Man prieks, ka ir interese par šādām sabiedrībā ļoti nozīmīgām tēmām. Un tad es gribētu tiešām iesākt par to, kā tad ir tie pēdējās tādas vienas aptaujas dati. Jā, tad tā ir ļoti nesena aptauja, februārs 2028. gads, burtiski tikko svaigi dati. Nu, lūk, vīrieši dažādā vecumā un no visas Latvijas. Tātad. Un, kā jau ievadā tika minēts, tad īstenībā ļoti liela daļa latviešu vīriešu tad savu mentālo veselību vērtē kā sliktu vai ļoti sliktu. Un te es gribētu teikt, ka psihiatri man noteikti piekritīs, ka tā ir tāda aizberga redzamā daļa, jo restīvi bieži vien jau daļa vīriešu neapzinās savas mentālās veselības problēmas vai apzinās tad, kad viņas ir ļoti samilzušas, nevis tad, kad viņas ir iesākušās. Tā kā es gribētu teikt, ka šie dati mums tiešām sabiedrībai kopumā liek domāt par to, ka ir jārunā atkal un atkal, šī tēma ir jāaktualizē un tiešām ir jāprāt vīriešiem to, ka mums pašiem sev arī tā skaitā, kad tas ir normāli šo topiku vispār kustināt. Nu, lūk, tad, ja mēs skatāmies, kādi tad ir tie emocionāli izaicinājumi pēdējā gada laikā šajā aptaujā, kas ir konstatēti, tātad nogurums, emocionāls izsīkums, trauksme, nemieris, pastāvīgs stress un spriedze, dusmas, aizkaitināmība, nomāktība, bezcerības sajūta. Tātad, par šādiem traucējumiem sūdzas viņus atzīst, tātad vismaz ceturtā daļa līdz pat trešdaļa un vairāk, un tātad nogurums ir pat pusē no šīs aptaujas dalībniekiem. Tā kā tas ir daudz, tas ir, protams, mēs saprotam to, ka šī ir vienkārši vienas un tās pašas problēmas, varbūt dažādas sejas, bet tātad mēs redzam to, ka tiešām ir gan aktuāli šie jautājumi. Nu, lūk, un tas, man liekas, kas ir būtiski, tātad tikai katrs 7. Latvijas vīrietis ir meklējis palīdzību tātad šo mentālu problēmu gadījumā, tātad, un vairums, tātad 63% nekad neesmu apsvēris, iepriekš kaut kādā brīdī ir apsvērts, tad jau kādai ceturtā daļai. Tad vēl ir tas, ka mums tiešām ir jācenšas vienam otru iedrošināt un arī
sabiedrībai kopumā vīrieši vērsties pēc palīdzības. Tas būtu arī tas, kas ir jāatzīmē, jo tā tad apzināšanās ir tāda augstākā līmenī. Tad bija tie dati sākotnēji, ka tad trešā daļa apzinās, ka ir slikti vai ļoti slikti mentālās veselības rādītāji. Savukārt pēc palīdzības vēršas tikai neliela daļa no visiem šiem te cilvēkiem. Tas nozīmē to, ka īstenībā, ja mēs spētu iedrošināt tos, kas ir apzinājušies arī vērsties pēc palīdzības, tas arī būtu īstenībā ļoti vērtīgs solis. Lūk, kāda ir gatavība meklēt profesionālu palīdzību dažādās vecuma grupās? Te mēs redzam, ka jaunākiem vīriešiem ir lielāka varbūtība, un viņi tiešām arī vairāk meklē profesionālu palīdzību. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka šī stigma par to, kas ir mentālās veselības problēmas, par to, ka tās būtu jānoklusē, par tā, ka tās vai jātiek galā pašiem, viņi mazinās tomēr jaunākajās paudzēs. Tas, man liekas, būtu arī vērts tāds temats diskusijai. Lūk. Jautājums, kāpēc vīrieši nemeklē profesionālu palīdzību? Un tad numur 1, tātad 42% uzskata, ka vīrietim jātiek galā pašam. Te ir tā problēma, ka mentālās veselības traucējums vai problēmas tiek uztverts par tādu kā slinkumu vai tīri subjektīvām lietām, tātad izmaiņām, ar kurām būtu jātiek pašam vīrietim galā, nevis dažādu ārēju, sociālu un citu faktoru, arī bioloģiski iekšēju faktoru izraisīt objektīvu veselības traucējumu. Tā kā, man liekas, šeit izpratnē kopumā būtu jābūt labākai. Mums kā ārstiem speciālistiem jāveic arī tāds skaidrojošais darbs, tāds plašs par to, kas tad ir īstenībā pamatā. Jo tad mēs tiešām varētu panākt daudz labāk šo te vēršanos pēc palīdzības, un tas būtu ļoti vērtīgi. Ceturtā daļa saka, ka laika vai finanšu trūkuma dēļ viņi nemeklē palīdzību. Tad ir arī šaubas par to, vai šī palīdzība būs efektīva, arī ceturtajai daļai. Un tad ir, protams, arī daļa vīrieši, kas nezina, kur meklēt šo palīdzību. Un tad, tas mums arī būtu tāds skaidrojošais darbs, kas jāveic. Lūk. Tad ir jautājums par alkoholu kontekstā ar mentālo veselību, man liekas, ļoti būtisks. Un tad, restīvi, 32% vīrieši saka, alkoholu lieto vismaz reizi nedēļā. Man liekas, te būtu arī būtiski ar ekspertiem pārunāt šo jautājumu, kāds ir tas alkohola lietošanas mērķis galu galā. Es, piemēram, nedomāju, ka vidējais francūzs, kas katru dienu pie pusdienām dzer vīnu, viņš noteikti viņam ir mentālās veselības problēmas. Bet šeit, man liekas, tiešām ir tas atslēgas vārds saprast to, ka alkohols tiek lietots, lai mazinātu šīs mentālās veselības problēmas. Es domāju, ka par šo būtu arī jārunā un jādiskutē, kāds ir šīs lietošanas mērķis. Tā kā Latvijā mēs alkohola patēriņā esam līderos Eiropā, par to mums, protams, arī jādomā, kāda ir šī lielā patēriņa iemesla, un šeit varbūt arī ir kāds iemesls atrodami mentālajā veselībā un tās problēmas. Tā. Vai vīrieši runā par emocionālām grūtībām? 63% nerunā brīvi par savu mentālo veselību. Tas, manuprāt, nav ok. 38% dalās ar partneri, tas jau ir labi. Un 3% ar speciālistu, tad dažādu veidu speciālistu, psihologu, psihoterapeitu, psihiatru. Lūk. Un tad ir tas fundamentālais jautājums, kur tad meklēt palīdzību. Un tie ceļi, kā vīrietis var nonākt līdz tādai palīdzībai mentālās veselības traucējumu gadījumā, ir tā, ka viņi ir dažādi, un tā tad varētu būt arī tas, kad ir caur ģimenes ārsti, kas, man liekas, ir labi, jo ģimenes ārsti Latvijā kļūst, es varu teikt, arvien kompetentāk, tā ka vispusīgāk, tā skaitā viņi pārzina arī mentālās veselības jomu arvien labāk. Lūk, tā kā ģimenes ārsts ir tas, kurš tiešām var pirmais saskarties un kurš arī būtu sasniedzamākais. Tad arī var vērsties pie psihologa, pie psihoterapeita vai arī pat taisno pie psihiatru. Psihiatrs ir tiešās pieejamības speciālists, kas ir būtisks, tātad nevajag šo ģimenes ārstu nosūtījumu. Un gal galā ir arī krīžu centri, krīžu tālrunis. Ko es gribētu no savas puses teikt? Manuprāt, ir svarīgi, ka šie visi kanāli ir atvērti, lai
šis palīdzība tiktu sniegta, un arī tad tālāk, respektīvi, šis pacients tiktu novirzīts tur, kur viņš var saņemt šo palīdzību vislabākā veidā. Un man liekas, ka ņemot vērā to, ka daudzi vīrieši vispār neapzinās šīs mentālās veselības problēmas, tas fakts, ka viņi ir apzinājušies un viņi jau ir apsvēruši šo palīdzības meklēšanu, tad tas, manuprāt, ka veselības aprūpes sistēmas un vai sabiedrības kopumā uzdevums ir nenoraidīt vīriešus tad, ja viņi vispār jau meklē šo palīdzību un tiešām organizēt to palīdzības sniegšanu tā, ka viņi no tā pirmā punkta, etapa, kur viņi lūdz, vai viņi meklē šo palīdzību, viņi tiešām tiek virzīti tur, kur viņam konkrētajā situācijā, ar konkrētiem simptomiem, ar konkrēto traucējumu smagumu pakāpi, var vislabāk sniegt šo palīdzību. Paldies par uzmanību! Paldies, Jāni, par izsmeļošo informāciju par jaunākajiem datiem. Profesor Taubi, jautāšu jūsu komentāru. Dzirdējāt, kādi ir tie dati? Droši vien esat arī dziļāk interesējies, kā ir citur Eiropā. Tie dati ir pārsteidzoši, tie dati ir atšķirīgi, kā varbūt tas ir citur, vai tā situācija ir ne tikai Latvijā, bet arī mums tuvākajā reģionā? Es domāju, ka tā situācija ir līdzīga drīzāk tādā jaunajās valstīs, kur tomēr mums tās tradīcijas ir samērā īsas. Mēs atceramies padomju laikus, kad vispār tāda psihoterapija un palīdzības meklēšana vispār tika uzskatīta par to faktiski ņirgājās. Līdz ar to, es domāju, ka ir līdzīgas valstis. Latvijā ir, kāpēc mēs arī te runājam par šo, ir šī milzīgā atšķirība starp vīriešiem un sievietēm. Tas rezultējās arī šāda, teiksim, depresija pašnāvībās. Piemēram, mēs redzam, tur 82% no visām pašnāvībām veic vīrieši. Ja? Tad viņi kaut kur ir, viņi klusībā ar savām problēmām cīnās, viņi iespējams lieto alkoholu un izšķirās par ļoti drastiskām tādām metodēm. Un tas ir milzīgs zaudējums, tie ir jauns, tie ir vīrieši 40, 50 gadīgi. Ja? Tā kā, es domāju, ka viņi kaut kur klusumā ir. Un arī mēs redzam par to meklēšanu, mēs redzam arī no dažādām, pieņemsim, anketām, kuras aizpild, var jau redzēt, cik cilvēks ir internetā. Tad droši vien, ka tie vīrieši kaut kur ir interneta, virtuālā vidē, viņi tomēr pilda, ja, bet varbūt viņi nespēr tos nākamos soļus, nemeklē to palīdzību. Ērika, jautājums jums kā farmaceitei, vai jūs esat savā darbā novērojusi tādus gadījumus, kad vīrieši atnāk uz aptieku un meklē kādus medikamentus, kas viņiem varētu palīdzēt, bet tas nav ar ārsta nosūtījumu, kad viņi domā, ka medikamenti būs risinājums? Jā, visnotaļ ļoti liela vīriešu daļa iegriežas aptiekā, meklējot gan bezrecepšu līdzekļus, gan uztura bagātinātājus, kas spētu atrisināt iespējams viņu problēmu, bet, diemžēl jāatzīst, ka šis risinājums ir ļoti, ļoti īslaicīgs vai nemaz nesniedz nekādu efektu. Un tad ir tāda daļa vīriešu, kas mēģina iegādāties recepšu līdzekļus bez receptes. Un ļoti liels rūgtums ir tad, kad mēs atsakām, jo acīm redzot, tas bija tāds cerības salmiņš, ka beidzot šis līdzeklis palīdzēs. Varbūt kāds draugs, rats, kaimiņš bija ieteicis un sniedza viņam savu efektivitāti, bet tad pacients vēlējās apējot ārstu, iegādāties kādu līdzekli aptiekā. Bet man liekas, šajā kontekstā ir jārunā man kā farmaceitam vēl par otru medaļas pusi, ka ir ļoti liela daļa vīriešu, kas tomēr ir aizgājuši pie ārsta, un tas ir ļoti apsveicami. Un ārsts viņiem ir nozīmējis medikamentozu terapiju, taču ierodoties uz aptieku, šī terapija, teiksim, tā terapijas līdzestība ir ļoti maza. Jo tādi satraucoši dati bija pagājušā gadā publicēti, starptautiskie dati, kur bija 40,000 pacienti ar mentālām veselībām, un tur mērīja viņu līdzestību, jeb viņu attieksmi un līdzdalību terapijā. Un kas par to varētu varbūt minēt, cik procenti bija atzīti kā līdzestīgi no šiem 40,000? Minēšu pusi. 30%. 30% bija tikai līdzestīgi savās mentālās veselības ārstēšanas terapijā, un tas nebūtu nav tikai jāgulstās uz vīriešu pleciem. Ja mēs runājam par to terapiju, tad lūdzu liels lūgums vīriešiem arī vērsties pie saviem ārstējošiem ārstiem, meklējiet atbalstu pie farmaceita. Farmaceitam ir ļoti liela loma šajā terapijā paskaidrot, kāpēc tie medikamenti ir jālieto, kā viņi ir jālieto,
ko darīt gadījumā, ja nesniedz vēlamo efektu, jo tie ir visas tās šaubas, ar ko pacients pie mums nonāk. Viņš neizņem visu terapiju, jo viņš nezina, kā tās zāles viņu ietekmēs. Viņš nav pārliecināts, vai viņš tik ilglaicīgā laikā vēlās lietot medikamentu. Un nemazāk svarīgs faktors ir līdzcilvēki, kas viņam ir apkārt. Tur arī ir ļoti jābūt lielai iesaistei. Tā kā mentālās veselības ārstēšana nav tikai vienīgā vīrieša rokās. Tur ir ļoti daudz tāds faktoru kopums, kas viņam varētu spēt atbalstīt. Tā kā rezumējot, tad tos vīriešus, kas vēl nonākuši pie ārsta, tad mums ir ļoti jāiedrošina un jāmeklē tie pareizie vārdi un kā viņi varētu aizvirzīt pie ārsta speciālista. Un savukārt tie, kas jau ir uzsākuši terapiju, tur mums visiem, kā speciālistiem un kā līdzcilvēkiem, ir jāsniedz šis drošais atbalsts, lai tā terapija turpinās un viņa ir veiksmīga. Mums šīs dienas notikuma pasākuma nosaukums ir Tavs klusums nav spēks, un Erika jau minēja, tā medaļa ir tā otrā puse, viņš ir nonācis līdz farmaceitam, viņš sāk apzināties, ka kaut kas nav kārtībā un kaut kādu risinājumu sāk meklēt, bet Vadim, varbūt jautāšu tev, kā tavuprāt būtu jāmotivē vīrieši, kas varētu motivēt vīrieti, lai tas sākuma punkts būtu atrast ārstu speciālistu, pie kā doties, lai tas nav alkohols, lai tas nav kaut kādi medikamenti spēcīgi, ko viņš pats ir izdomājis, ka tas viņam varētu būt noderīgi, kur viņš pats meklē risinājumu, bet viņš kādam godīgi pasaka, ar mani notiek tas un tas, ko man darīt, es tā vairs nevaru. Es domāju, ka tas ir grūts uzdevums, jo, kā mēs zinām, vīrietim pat grūti aiziet nodot asinis reizi gadā, vienkārši pārbaudīties, jā, bet, protams, te atkal ir darbs pašam ar sevi. Jāsaprot problēma, nedrīkst klusēt. Ja tu nesaproti arī, kas ar tevi notiek, tu droši vari paprasīt citiem ģimenes locekļiem, kolēģiem, vai mana uzvedība mainījusies, vai jūs redzat kaut kādas izmaiņas. Un tiešām, ja tu jūti, ka tu jūties slikti, tad nedrīkst kautrēties un noteikti jādodas pie pirmkārt ģimenes ārstā, lai varētu izrunāt šo te visu simptomātiku un visu pārēju. Un tad kopā varbūt izlemt, vai jāturpina tā terapija, vai jāsaņem konsultācija pie cita speciālista. Paldies, Vadim. Sarunas laikā jau minējām par to vēsturisko, par kaut kādā ziņā arī varbūt to kultūras mantojumu. Francijā mēs dzeram vīnu katru dienu, tas ir ok, viņi tā tur ir darījuši vienmēr, viņiem tā ir dzīves sastāvdaļa. Mums ir tas mantojums līdzi bijis, kad vīrietis ar savām problēmām mēģina tikt galā pats. Īsts vīrietis par savām sāpēm nestāst, es pats ar visu varu tikt galā. Un kur nu vēl lielāks mačo arī mūsdienu pasaulē kā profesionāls sportists. Un, Oskar, tu ikdienā strādā ar profesionāliem sportistiem, vai tavas pieredzes laikā tu jūti, ka tā attieksme ne tikai pret savu fizisko veselību, bet pret mentālo veselību mainās? Jo liekas, ka paliek kopumā sabiedrībai labāk. Kā ir ar tiem, kas ir fiziski visspēcīgākie? Viņi arī tā kā sāk domāt ne tikai par fizisko, bet vairāk par mentālo. Es kā fiziskās veselības treneris uz veselību skatos tā holistiski. Un runājot komunikācijā gan ar sportistiem, gan ar klientiem, es cenšos būt maksimāli tā kā saprotamā veidā izteikties. Tāpēc es tādu veselību esmu iedalījis 3 dimensijās, un pirmā ir tā, par kur mēs visvairāk zinām, ir tā fiziskā veselība. Ja, tas, vai mums sāp mugura, vai mums ir kāda trauma, vai mēs spējam uzkāpt 5. stāvā bez aizdusas, bez sāpēm, un to, cik ātri mēs atjaunojamies pēc slodzēm. Otra ir tā tēma, par kuru šodien mums ir tā aktuālā, ir mentālā veselība, un tā ir svarīga ne tikai sportistiem, bet visiem cilvēkiem. Tas var izpausties veidā, kā mēs spējam fokusēties, kā mēs spējam noturēt vēsu prātu un pieņemt pareizes lēmumus stresa situācijās. Tie ir līdzcilvēki, kas mums ir apkārt, vai viņi mūs atbalsta, vai viņi mūs uzklausa, vai viņi var mums palīdzēt brīžos, kad ir grūti. Un, godīgi sakot, tāds augsts sasniegums sports ir grūti iedomājams, ja mentālā veselība nav optimālā tādā stāvoklī. Un tad trešā dimensija ir tā, kas stipri ietekmē gan fizisko, gan mentālo veselību. Un es teiktu, tā ir tāda preventīvā pieeja, ir dzīvesveids. Kā mēs guļam, cik mēs guļam, ko mēs ēdam, kā mēs pavadām brīvo laiku, vai mēs svētdienā sēžam 10 stundas pie televizora, vai mēs ejam ārā pastaigās. Un šie mazie ikdienas ieradumi spēja mazināt to negatīvo hroniskā stresa ietekmi un palīdzēt cilvēkiem justies labāk. Tāpēc arī
sportisti un cilvēki saprot, ka, ja sāp mugura vai trauma, es iešu pie ārsta vai pie fizioterapeita. Un līdzīgi vajadzētu arī domāt par to, ja cilvēkam ir grūtības tikt galā ar hronisku stresu vai ar kādu bezcerības sajūtu, ir jāmeklē speciālists, kas var palīdzēt. Tāpēc šeit, man liekas, iedarētos tāds labs teiciens, ka ķēde ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms, un ja kādā no šiem 3 dimensijām mēs neesam tik labi, kā mēs varētu būt, tad visdrīzāk arī mūsu tā kopējā veselība nav tik laba, kā viņa varētu būt. Paldies, Oskar. Jānis, savas prezentācijas laikā tu minēji par to, ka aptaujas rezultātos noskaidrots arī kādās vecuma grupās, un kad jaunāki cilvēki tā kā vairāk apzinās to, ka arī mentālā veselība ir būtiska un ar to vajag kaut kā mēģināt tikt galā. Kā tev šķiet, cik ilgam laikam ir jāpaiet, lai mēs kā sabiedrība vairs, mums nebūtu stereotips vīrietis tiks pats galā? Es gribētu teikt, ka visi procesi, kas ir sabiedrībā nozīmīgi, tad, ja viņi ir iespējami, tad, ja viņiem dod laiku, un es aktīvi pie viņiem arī strādā, bet tas laiks ir, teiksim, tur jābūt paiet 10, 15 gadi, lai mēs redzētu, teiksim, būtiskas izmaiņas, un tas ir jāatkārto atkal un atkal. Mēs redzam valsts, kur, teiksim, ir panākti būtiski rezultāti mentālās veselības uzlabošanā, un tad, teiksim, arī kaut kāda cilvēku apzināšanās līmeņa pacelšanā par savu veselību, par to, kāds ir tie aspekti, ka mentālā veselība tieši tā ir ļoti būtiska un neatņemama īstenībā dzīves kvalitātes sastāvdaļa. Tas ir īstenībā, tas prasa ļoti ilgu laiku, tas nav iespējams. Šis arī tāpēc, ka tas ir saistīts ar uztveres maiņu, tas ir arī no ieradumu maiņu, un ieradumi ir tas, ko mēs nevaram nomainīt kopumā, jo īsā laikā. Tāpēc es domāju, ka tie ir gadi, 10, 15, tad mēs varētu nomērīt. Ja mēs aktīvi strādājam dažādos līmeņos, un mēs varētu konstatēt, ka šīs izmaiņas ir notikušas tiešām tādā visā sabiedrības līmenī. No otras puses, var jau arī teikt, ka mums nav daudz laika, tāpēc, ka vīriešu Latvijā ir maz. Tas ir fakts, ka daudz mazāk ir ceļuši tad vecumā pēc 50, 60 gadiem. Mēs saprotam, fiziskā veselība ir sliktāka, tad arī šīs mentālās veselības traucējuma dēļ, arī tāda riskanta dzīvesveida dēļ, tad vīrieši ir maz. Un tas ir savā veidā arī ekonomisks jautājums. Un mēs īstenībā, tad, kad mēs runājam par mentālo veselību, tas ir būtiski arī to, ja mēs runājam ar likumdevējiem un kaut kādā un procesu virzītājiem un finanses dalītājiem ir jārunā īstenībā, ka mentālās veselības sakārtošana ir sabiedrības drošības pamats savā veidā vai viena no sastāvdaļām, kā arī ekonomiskās stabilitātes pamatā. Tāpēc ir jārunā to, ka arī visas tās intervences, kas ir vērtīgas un kas tiešām maina šo mentālo un uzlabo šo mentālo veselību, viņam jāpierāda to, ka viņas ir un jāparāda. Tas jau ir īstenībā izpētīts, ka viņas ir bieži vien arī izmaksas efektīvas, un par to medicīnā ir jārunā, un par to ir jārunā sabiedrībā. Un tam pieprasījumam jābūt no abām pusēm sabiedrībai par labāku šo atbalstu šādu problēmu risināšanā. Ārstiem ir jārunā par to, vai arī citiem veselības aprūpes profesionāļiem, par to, ka ir jāpadara pieejami šīs intervences un terapijas, kas var palīdzēt to noteikt šādus mentālos traucējumus, un tad mēs varam virzīties, un tad mēs tiešām varam pēc 10 gadiem teikt, jā, ir izmērāms būtiskas izmaiņas. Mārija, jautāšu tev, skaidrs, ka jums šeit visiem ir ļoti liela izpratne par šo tēmu, bet kā ir valstiskā līmenī šobrīd? Vai valstiskā līmenī arī tā apziņa ir, ka mentālā veselība ir diezgan būtiska un palīdzība cilvēkiem, kas cīnās ar mentālo veselību, tai ir jābūt diezgan augstai prioritātei? Jo, es domāju, mums diezgan liela sabiedrības daļa dzīvo ar prioritātēm, kur līdz viņš nonāks pie savu mentālā, viņam būs citas lietas. Viņam būs savi rēķini, kas jāsamaksā, viņam būs kādas darba attiecības, kas jānokārto. Un, ja viņam tas vēl ir papildus finansiāls sloks iespējams, tad viņš līdz tam vienkārši netiek, jo viņam tam nav līdzekļu. Es gribētu teikt, ka ir tomēr tāda sabiedrības un arī vadošo politiķu un ir tāda sapratne par šo lietu, jo tiešām, kā jau mēs te runājam, es domāju, ka visos līmeņos ir saprast, cik tas ir nopietni.
Īpaši arī Covid laikā, tomēr mēs ļoti daudz par to runājām. Mēs ļoti daudz akcentējām, un tas bija pozitīvi, un tas ir arī radījis tādu viļni pieprasījumu pēc palīdzības. Ja? Tagad ir tiešām jautājums, kā pacientiem palīdzēt mērķtiecīgi, kuros līmeņos, vai ģimenes ārsti, vai psihiatri. Tā kā es domāju, tā drusku lūst tā stigma. Arī tomēr mums ir gan jaunas metodas, gan mūsdienīgas metodas, gan mūsdienīgi medikamenti. Tā kā noteikti tā palīdzība ir iespējama. Arī plaši tomēr ir psihoterapeitiskās palīdzības iespējas. Jā, ir problēma ar šo te piekļuvi šobrīd drīzāk, jā, kur ir dažādi risinājumi, kā piemēram šis te mākslīgā intelekta rīks, kad cilvēki aizpild šo anketu un mākslīgais intelekts izvērtē, cik ātri vajadzīga šī vizīte. Ja, tādā veidā mēs mēģinām izšķirt šos te tiešām smagos pacientus, kam vajag ātrāk, lai jau nav jāgaida 2-3 mēneši rindā. Ja. Tā kā es teiktu, ka tā viļņveidā tā izpratne, bet tomēr es teiktu, ka viņa ir. Mums ir bijuši daži plāni, kas arī realizējās, ja drusku, kam ir arī finansējums kādreiz atrast, jo parasti plāni bez finansējuma. Bet kā būtu, piemēram, ja cilvēks ir nonācis tajā stadijā, ka viņš apzinās, ka viņam kaut kas jādara? Ja es iegooglēju, kā palīdzēt savai mentālajai veselībai, kas ir pirmais, kas man izlec ārā? Es diezgan ātri nonākšu līdz saprotamam risinājumam, kas man būtu jādara. Es domāju, tā problēma, tad risinājumus atradīsiet noteikti, tur būs dažādi varianti. Lielākā problēma iespējams ir cilvēkam tomēr tas apjukums, tas kādā līmenī, ko man tieši vajag, kāda palīdzība. Tāpēc arī doktors atzīmēja to, ka tas ģimenes ārsta tā loma, ko mēs cenšamies arī ar dažādām vadlīnijām, ieteikumiem strādāt, jo tomēr ģimenes ārsts varbūt būs tas, pie kā es varu aiziet. Jā, pie neirologiem ir daudz pacienti, jo tomēr tā liekas, ka neiroloģija tas kā labāk nekā psihiatrija. Pie psihiatriem pat taisno retāk, ja? Bet ir daudz arī krīžu telefoni, ir visi šie instrumenti, kas tiek piedāvāti, jūs, teiksim, googlējot, un es ceru, un mēs pie tā strādājam, lai katrā tanī informācijas avotā cilvēks saņemtu to mērķi. Pieņemsim, tā ir psiholoģiska konsultācija, tiek secināts, ka jā, šī varbūt ir kaut kāda sēra reakcija, šeit varbūt vajadzīgs viens risinājums, un tas tiek ieteikts. Vai vajadzīgi, teiksim, nopietnāka ārstēšana, tiek ieteikts, ka jāiet pie psihiatra un vajadzīgi medikamenti. Tā kā, es domāju, cilvēks pirmā brīdī apjūg, bet ja viņam tomēr no apkārtējo vai no paša tā iniciatīva būs to soli spērt, es domāju, ka viņš tomēr tiks uz priekšu. Es aizdomājos par ģimenes ārstiem. Vadim, kā jums varbūt liekas, šobrīd Latvijā ar ģimenes ārstiem, kas strādā un praktizē kā ģimenes ārsti, viņiem arī ir tā izpratne, ka mentālā veselība, tas nav tāds, ka viņš čīkst, viņš ir slims. Es domāju, ka jā, noteikti mūsu Latvijas ģimenes ārsti arī kļūst gudrāki arī, jo sabiedrība arī vairāk runā par šo te mentālas problēmas tematu. Un noteikti par to jādomā ne tikai ārstu līmenī, bet arī preventīvi, arī valstī. Lai skolas vecuma pusauģi spēj atpazīt savas emocijas un nākotnē jau apzināties, kas viņam izraisa trauksmi, stresu, ja, un kā ar to tikt galā. Erika, jūs savukārt minējāt pirms tam par to, ka ir līdzcilvēkiem ārkārtīgi svarīga loma. Vai ir kāds veids, kāds manuāls, kāda pamācība, kā man rīkoties, ja es ievēroju, ka manam draugam notiek kaut kādas izmaiņas, bet man ir ārkārtīgi bail sačakarēt tās attiecības, kas man ir ar viņu, un man ir bail kaut ko pacelt, nedod Dievs, viņš apvainosies, un tur mums tā draudzība beigsies. Es neesmu psihologs un psihoterapeits, bet tā no ikdienas prakses man liekas, ka nevajadzētu nākt un teikt, tādā vienkāršā valodā runāt, pierē, zini, draudziņ, tev ir depresija, tev ir jārastējās. Es domāju, ka pirmais jautājums ir vienkārši viņu vedināt, vai tu esi pamanījis kaut kādas izmaiņas savā uzvedībā, vai tu neesi pamanījis, ka tu pēdējā laikā ļoti asi reaģē uz kaut kādām situācijām, jo pilnīgi iespējams viņš to nemaz nav pamanījis. Man ir ārkārtīgi daudz pacienti pēdējā laikā, kuriem tiek nozīmēta medikamentozā terapija, un iespējams pie ārsta kabinetā viņi nevienmēr ir sadzirdējuši, ka tie būs antidepresanti. Un es pilnīgi ticu, ka ārsts ir stāstījis, bet vienkārši tas fokus mazliet novirzījās. Un tad, kad aptiekā mēs viņam nosaucam, ka viņam ir šita grupa nozīmēta, kā viņa būs jālieto, kādas ir iespējamās blakus parādības,
tad viņam ir tāds, bet man nav depresija. Un uz visiem pavadošiem un uzvedinošiem jautājumiem viņš tā kā skan noliedzoši, jā, ka man nav nekādas uzvedības pārmaiņas, man viss ir kārtībā, es nesaprotu, kāpēc man tas medikaments ir izrakstīts. Tā kā vienas unikālas formulas nekad nebūs visiem. Tad es domāju, ka jūs savu draugu pazīstat vislabāk, ar kādiem jautājumiem jūs pie viņa varat tā kā lēnām pietuvoties un sākt to sarunu, bet to, ka tā saruna būtu jāsāk un ir jāpārkāp šis te nērtais slieksnis, tas gan. Un es uzskatu, ka labāk ir pazaudēt draudzību, bet vismaz cilvēkam atvērt acis uz to, ka viņam ir kaut kāda mentālā veselības problēma, ar ko viņam ir jāsāk risināt, jo es ticu, ka beigās tik un tā viņš atgriezīsies pie jums kā draugs. Oskar, es domāju, tas mūžsanais teiciens veselā miesā vesels gars. Tu novēro varbūt savā personīgajā dzīvē, ka cilvēki un tavi draugi, kas regulāri nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm, viņš šķiet dzīvē laimīgāk nekā tie, kas, kā tu minēji, svētdien, TV3 lielais šovs, skatīšos to. Es teiktu, ka ir korelācija. Man negribētos dzīvot pasaulē, kur ir balts un melns, un cilvēki, kuri ir fiziski aktīvāki, kuriem tas dzīvesveids samazina tos riskus, ir potenciāli tā mentālā veselība ir labāka. Ir svarīgi risināt problēmas. Bet līdzīgi kā strādājot ar basketbolistiem, piemēram, basketbolā numur 1 trauma ir potīšu mežģījumi. Mēs mēģinām veikt prevenciju, attiecīgi veicot vingrinājumus, lai samazinātu šo traumu risku. Līdzīgi vajadzētu skatīties arī mentālajās veselības virzienā, ka mēs zinām, ka tā ir problēma, ka tā paliek aktuālāka problēma un ka mums būtu jādara tāda preventīvā pieeja un jāatrod veidi, kā mēs varam cilvēkus izglītot un iedot praktiskas iemaņas, kā viņam var modificēt savus ikdienas ieradumus, kas samazinātu risku. Jo tā, man liekas, ka nevar tā īsti pateikt, ja tu darīsi vienu lietu, tev nekad nebūs mentālās veselības problēmas. Man, piemēram, personīgi palīdz pirtī iešana, pavadīšana dabā, iet pastaigās, ledus vannas. Saku, ne visiem tās metodas ir jāizmanto, bet tās ir lietas, kas man palīdz. Un, protams, pavadīt laiku ar draugiem. Kas ir varbūt tās bīstamās lietas? Tad, kad cilvēks cīnās ar savām mentālajām problēmām, cīnās to neapzināti. Alkoholu mēs jau minējām. Kas vēl ir kaut kas tāds, kur cilvēki bieži meklē kaut kādu glābiņu, pat paši varbūt neapzinātos, ka viņi meklē glābiņu, jo viņš jau nevar iedomāties, ka viņam ir mentālās problēmas. Jā, es vienkārši gribēju vēl piebilst par to, ka tas varbūt gluži nav cīniņš, bet viens arī no mentālās veselības problēmas jau signāliem dažreiz ir vispār neskar mentālo veselību, tas skar fizisko veselību, piemēram, bezmiegs, paaugstināts asinsspiediens, sirds ritma traucējumi, jo arī manā praksē bija īstenībā tādi patstāvīgie klienti, vīrieši, kas nāca gadu ārstēja šīs sirds saslimšanas problēmas liekas, bet efektu neguva, mainīja terapiju, mainīja ārstus un beigās viņam tika nomainīta terapija, nozīmēt antidepresantus, un šie visi sirds veselības problēmas tiešām mazinājās un uzlabojās kopējais veselības stāvoklis. Tā kā nevienmēr būs tādi uzreiz acīm redzami pavadieni, kas nozīmēs, ka jā, tā ir mentālā veselība. Visbiežāk tas skar tādas sākumā liekas, nesaistītas lietas. Jā, vēl ir tāda lieta, ka arī ja ir mentālās veselības problēmas, tad arī, teiksim, ir kāda cita somatiska saslimšana, fiziska saslimšana, tad arī viņas terapija būs krietni grūtāka. Tāpēc, ja ir pavadoši, piemēram, depresija, trauksme un tā tālāk, jo tas var izmainīt kaut vai medikamentu lietošanas līdzestību un tā tālāk. Un arī vēl citi ir mehānismi, kā tas var ietekmēt šīs te fiziskās saslimšanas norisi. Es jau gribēju arī pieminēt par to, ka tas ir svarīgi jauniešiem, kad īstenībā par pētījumiem par fiziskas slodzes ietekmi uz mentālo veselību un dažādiem citiem simptomiem tas jau ir pierādīts īstenībā. Un, man liekas, tas ir vēl tāds labs arguments, lai cilvēks aicinātu būt fiziski aktīviem, regulāri sportot, tāpēc, ka, piemēram, cilvēkiem, kas sportot, viņiem ir zemāks sāpju līmenis, tas ir pierādīts, un tur ir konkrēti zināms bioķīmiskas izmaiņas galvas smadzenēs pie intensīvas fiziskās slodzes, kas notiek, un tad to var arī konstatēt. Un līdzīgi arī ir arī pētījumi par to, kāpēc mentālā veselība, teiksim, arī garstāvoklis var būt labāks. Tad pirmkārt, fiziskas slodzes laikā izdalās pastiprināti endogēnie opioīdi, kas tās vielas, kas piesaistās pie tiem pašiem receptoriem, kā narkotiskie analgētiķi un tā tālāk. Vienkārši dažreiz komunicējot ar vīriešiem, sevišķi jauniem, ir svarīgi tas, ka viņi tiešām
viņi redz, un viņi ir informēti par tiem mehānismiem, kā teiksim, šīs kaut kāda fiziskā aktivitāte vai citas aktivitātes ietekmē viņu veselību tādā konkrētā veidā. Un sevišķi, ja viņi ir augsti intelektuāli, tas viņiem var rast, viņiem palīdzēt pašiem sev motivēt šīm aktivitātēm. Un par to ir arī jārunā. Un tas ir ļoti palīdzoši. Runājam par to, kā varbūt risināt tās problēmas, bet kur tad pārsvarā slēpjas tā problēmas sakne? Kas ir tie iemesli, kas varbūt galvenokārt izraisa mentālās problēmas? Attiecības, darbs, finansiālais spiediens? Jā, visi šie faktori varētu būt, un vienmēr šī etioloģija, šis cēloņi nav īsti līdz galam skaidri. Un ja mēs šeit runājam, tiešām mēs runājam par tiem pacientiem, par tiem vīriešiem, kuriem tiešām vajadzētu saņemt šo palīdzību par tādiem nopietnākām situācijām, tad tur viņiem iespējams ir pa īstam šī depresija, kura īstenībā nav iemesla, un tā ir arī tādā ārstēšanā un tādā sadarbībā lielā problēma, ka cilvēks, viņš saka, katrs meklē, viņš saka, bet man viss dzīvē ir labi, man viss ir kārtībā, man brīnišķīgi ģimene, ja, bet šo te ģenētiskos faktorus mēs nevaram izmainīt. Ja, un te droši vien, ka tā ziņa ir tāda, ka katram tas var gadīties, bet mēs varam palīdzēt pietiekam modernā veidā ar mūsdienīgām zālēm, ar psihoterapijām. Ja. Tagad te droši vien mēs uzrunājam tos cilvēkus, kurš tiešām, viņš arī lietojot zāli, viņš saka, man tas nepalīdzēs. Un tikai tad lēnām ar viņu sadarbojoties, liela loma ir gan šiem ārstiem, gan šiem aptiekāriem vai ģimenes locekļiem, ar ko cilvēks saskarās, saņemot šos mazos signālus, kad viņš tam notic, viņš redz, ka viņam paliek labāk. Jo bieži vien ir tā, teiksim, nāk sieva, mēs ārstējamies, ir labs rezultāts, viņš saka, bet man vīram, es redzu, ka man ir 10 reizes sliktāk, bet viņš ne par ko, viņš nav gatavs, viņš negrib nākt, viņš baidās no tā. Ja? Bet lēnā garā tas, es teiktu tā, ka tā ļoti, ļoti sarežģīts, smags tas jautājums un nav viena atbilde. Un skaidrs, ka zāles arī lietot, neviens īsti pēc definīcijas negrib. Ja? Tas jau ir kaut kāds simbols, ka man ir kaut kādas problēmas, vienalga, tas ir asinsspiediena zāles vai kādas. Vai ir pētīts, skatīts, ja cilvēki nonāk līdz, kā jūs sakat, tie, kuriem ir īpaši vajadzīga ģenētiskās kaitas, kad viņš sāk ārstēšanos un viņam pašam liekas, ka nē, man ir vēl sliktāk. Es neesmu pats, ko es sev atceros. Man sieva varbūt saka, man ir labāk, man kaimiņi saka, tu esi foršāks, bet es jūtos pats sliktāk un viņš nolec nost. Šādu gadījumu pamatā atkal tā ir tā sadarbības jautājums. Skaidrs, mēs sakam antidepresanti, mēs tādu vienu vārdu, bet tur apakšā ir milzīgs dažādība, milzīgs daudzums, milzīga sarežģītība, ko visu pasaules zinātne, vesels kongress rīko tikai par šo tēmu. Tagad te tas jautājums, varbūt zāles nestrādā, varbūt tas nav izskaidrots, ka šīs blakus parādības būs sākumā. Ja? Bet biežāk tomēr ir tie gadījumi, ka cilvēks tiešām viņš sāk ārstēties, viņš redz, un beigās viņš pasaka, es jau biju uz pašnāvības slieksni, bet es tagad jūtos pavisam savādāk. Ja? Mēs arī redzam, ka sabiedrībā populāri cilvēki arī atzīst šīs lietas, atzīst gan to uzlabošanos, gan to, ka viņi uzdriekstās meklēt palīdzību. Tā kā, es teiktu tā, ka ja mēs nedaram, tad nekas nebūs, ja mēs daram, tad tomēr ir iespējas. Man liekas, vēl arī būtiski ir par to, ka ir jāpārunā, teiksim, kas ir tādas problēmas būtība, un arī jāmēģina, teiksim, kaut kā objektivizēt tos rādītājus, tāpēc arī tiek plaši izmantos dažādas skalas un tā tālāk, ne tikai tāda subjektīva saruna, tāpēc, ka bieži vien tas ir novērots, ka cilvēks ļoti pierod pie savu funkcionēšanas līmeņa, un, teiksim, pat ja viņš ir uzlabojies un tā mentālā veselība ir uzlabojusies, tad tā tiek pieņemta par to jauno normu, un restīvi iepriekš bija norma, tikai zemākā funkcionēšanas līmenī, un tagad šī ir norma, un tāpēc bieži vien ir tā, ka nozīmē, kādas terapijas ir tiešām jāveic šī novērtēšana, arī jāveic dažādas anketas, ne tikai aizpildīšanas dēļ, bet tikai, lai arī pats ārsts vai veselības aprūpes profesionāls cits, kas nozīmē šo terapiju, saprast, kāds ir izējas stāvoklis objektīvi, un arī pēc tam saprast, kāds ir šīs rezultāts. Un tas ir tāds būtisks posms. Kas ir arī par to stigmatizāciju un saistībā ar medikamentu lietošanu vai speciālistu apmeklēšanu, tad psihiatriem tā stigma ir vislielākā, bet neirologiem arī ir tā, ka, tas ir tāpēc, ka saistībā ar to, ka,
galvas smadzenes, nervu sistēma tiek uztverta kā tā ļoti cieši saistīta ar personību. Viss, kas skar mūsu personību, par to mēs esam, bet to mēs uztveram diezgan arī trauksmaini. Tajā pašā laikā jāsaprot arī, ja mēs varam nodefinēt, ka tā ir kaut kāds bioloģisks process, piemēram, kas skar mūsu galvas smadzenes, tā nav, teiksim, depresija nav daļa no mums, līdzīgi kā, teiksim, tad, ja mums ir, teiksim, apendicīts, mēs jau nesakām, ka mēs esam apendicīts, mēs vienkārši risinām šo jautājumu. Līdzīgi dažreiz var arī pastīties uz mentālās veselības jautājumiem. Un dažreiz atkal ir vajadzīgs tāds skatiens, ka mēs runājam par dzīves kvalitāti, un tad, ja mēs redzam, ka šī dzīves kvalitāte ir ietekmēta, un savukārt ir kaut kādi līdzekļi, terapijas, intervences, kas šo dzīves kvalitāti var uzlabot, tad es teiktu, ka ir vērts mēģināt, jo, ja būs laba dzīves kvalitāte, galu galā ieguvēji jau būs visi pacienti, viņa piederīgie un sabiedrība kopumā. Un tādās situācijās arī saku, atstājiet diagnozes ārstiem, atstājiet zāļu blakus un tādiem gadījumiem, ja jums tikai iestājas un skatieties to, kādas ir iespējas uzlabot to dzīves kvalitāti. Ja mēs viņam esam uzlabojuši, tad varbūt tas ir tas pats galvenais, kas ir svarīgi īstenībā katram no cilvēkam, viņa dzīves kvalitāti. Mēs jau minējām šeit par to, ka tā vēsturiski viens no tiem iemesliem, kāpēc vīrieši varbūt par savu mentālo veselību tik daudz nedomā, ir tas uzskats, ka vīrietis ar savām problēmām pats tiks galā. Bez tā, Vadim, jūsuprāt, ir vēl kādi iemesli, kāpēc tieši vīriešiem, salīdzinot ar sievietēm, par savu mentālo veselību ir grūtāk? Punkts 1 domāt, un punkts 2, kur vēl runāt ar kādu? Es domāju, ka tas ir saistīts ar mūsu domāšanas veidu. Jā, parasti vīriešiem ir balts un melns lielākajai daļai. Jā. Un mēs esam vēsturiski mednieki, ja mums vajag aiziet, nomēdīt, atnest, jā, un viss ar to viss beigsies. Līdz ar to ir kaut kādi fakti, ir stereotipi, stigmatizācija, par ko mēs te diskutējam. Un tiešām tas viss velkās no vēstures, jā, kā no rīta mēs bijām ar daktari Panorāmu, kur viņš pieminēja, ka tas viss nāk no padomju laikiem, tieši par to, ka nebija pieejama normāla ārstēšana, un cilvēki joprojām, ir īpaši gadus vecāki vīrieši, kas tagad ir, jā, viņi uzskata, ka viņam nav nekādas problēmas ar mentālu veselību, jā, bet labi, ka mēs redzam, ka situācija mainās tieši gadus vecākiem vīriešiem, jā, viņi iet pie specialista, meklē palīdzību, un ko es gribētu arī pateikt, ka nevar un nedrīkst baidīties lietot zāles, jā. Kas vīrietim ir pieņems? Labi, ja man sāp galva, pastaigāšu, labākajā gadījumā iedzeršu kaut kādu tableti pret sāpēm. Bet ilgtermiņā lietot zāles, un tīpaši lai cīnītos ar manas mentālas veselības problēmām, nē, es esmu augstāks par to, jā. Par zālēm varbūt, Ērika, tev tas jautājums, cik stipras ir tās zāles, kuras tiek izmantotas. Cik stiprs viņas var būt, jo es nesen ar vienu basketbolistu runāju, un viņam bija bijusi trauma, un viņš teica, es tagad sapratu, kā cilvēks no zālēm var palikt atkarīgs. Es lietoju pēdējās 4 dienas, man vairs tās zāles nav vajadzīgas, bet iedomājos, pats būtu baigi foršies, varētu tās zāles tagad dabūt. Man ir jautājums, kādas zāles viņas lietoja, jo šeit nav tikai vienas zāles, kas tiek izrakstītas šiem mentālās veselības Mēs tieši tā problēmām. bija domāju, Tur ir ārkārtīgi plašs. Man šeit jau doktori pieskārās tam, ka tur ir ļoti plaša grupa, un katra grupa, katrs veids, katra ķīmiskā viela, jā, viņa darbojās savā veidā, un tāpēc jau mums vienmēr tas pacients ir centrā, kad daktaris izskata, ko viņam vajag, dažreiz kombinētā terapija, un īstenībā tas, man liekas, es nojaušu, par kādām stiprām zālēm runāja jūsu draugs, un tas ir tas, ko visvairāk vienmēr visi grib, bet jā, tieši no viņiem arī rodas šī visbiežāk atkarība, tieši tāpēc viņas ir izrakstītas tikai īstermiņā, un ar viņām ir jābūt uzmanīgam, bet es ticu, ka to farmaceits arī aptiekā pacientam pastāsta, jo noteikti ir arī nozīmēta pamatterapija, kur ir droša lietošanai, un nebūtu nav tā, ka terapija, ko nozīmē, izraisa atkarību, ka man tagad visu dzīvi vajadzēs lietot medikamentus, lai justos normāli. Man ir
ārkārtīgi daudz un pozitīvi labi piemēri, kur pacienti, ievērojot šos līdzstīgu terapiju, ar gadiem ir noņēmuši no šos nomierinošos, teiksim tā, nomierinošos medikamentus, trauksmes mazinošos antidepresantus. Viņi vairs nelieto, viņi izmanto citus uzturošus līdzekļus, nemedikamentozus, gan psihologa, psihoterapeita palīdzību, gan arī pastaiga spirts un augstās peldes. Tas viņus tagad uztur tonusā, tas viņiem tagad palīdz, jo zāles ir vajadzīgas tiešām, lai no tās dziļākās bedres izkļūtu un sāktu darīt visus nākamos soļus. Tā kā es ļoti gribētu laust tos stereotipus, ka visi medikamenti, kas ir izrakstīti, izraisīs man atkarību un man tagad vienmēr vajadzēs viņus lietot. Tā nebūtu, nav. Man liekas, psihiatri un narkologi varētu arī daudz ko nokomentēt, bet man liekas, sabiedrībā ir diezgan maldinošs priekšstats daudziem par to, kas tad ir atkarība. Un tas ir piemēram tas, ka, ja medikaments ir efektīvs, viņš dod noteikti terapeitisko efektu, kurš pazūd tajā brīdī, kad medikamenti atceļ, tas nenozīmē, ka esmu atkarīgs no medikamenta. Tas tikai nozīmē to, ka medikaments strādā īstenībā. Šis medikaments ir nepieciešams. Tātad, ja mēs salīdzinām ar to, kāda ir atkarības simptomi, piemēram, lietojot kādas narkotiskās vielas, mēs saprotam to, ka globāli atkal caur šo dzīves kvalitātes prizmu šiem cilvēkiem dzīves kvalitāte pazeminās, un tad atkarībā ir vajadzīgi vēl daudz dažādu kritēriju. Piemēram, tas, ka ir devas tolerants, ka cilvēkam ir arvien lielākas devas nepieciešams. Tātad, ja viņš nesaņem medikamentu, viņš viņu meklē, viņš viņu grib dabūt pa katru cenu, tad ir tā, ka parādās kaut kādi jauni simptomi pēc medikamentu atcelšanas, kas nebija pirms viņu. Tātad atkarībām ir virkni kritēriju, lai mēs viņus varētu, teiksim, par tādām nosaukt. Un tiešām tas atslēgas vārds atkal ir atkarība izraisa dzīves kvalitātes pazemināšanos, un tāpēc jau viņi ir tik slikti. Tas, ka zūd medikamenta efekts, viņu pārtraucot, tas nozīmē to, ka medikaments strādā, un varbūt var runāt par to, ka viņam nav šis iestājies pagaidām šis ilgtermiņa efekts, restīvi, ka terapeitiskais rezultāts saglabājas arī pēc medikamenta pārtraukšanas, bet to viennozīmīgi nevar nosaukt uzreiz par atkarību, ja zūd vienkārši šis efekts, tad, kad viņš tiek pārtraukts. Tas arī mums kā sabiedrībai būtu labāk jāizprot, jo citādāk mēs nevietā lietojam terminu atkarība. Jā, gribētu piebilst to, ka jo ātrāk cilvēks sapratīs, ka viņam ir problēma, jo vienkāršākas metodes un iespējas viņam būs šo problēmu atrisināt. Sākot ar terapiju, es domāju, pie psihologa, psihoterapeita, varbūt tad zāles ir atkal vieglākas zāles, smagākas zāles, īsākā lietošana, ilgāka lietošana, jo būs labāk. Runājām par to ilgtspējīgi. Jānis, šeit tu minēji, ka tādas izmaiņas sabiedrībā varētu novērot 10-15 gados. Man liekas, ka tas pats pamats jau ir izglītība. Izglītība pašiem mazākajiem. Kā šobrīd ir Latvijā izglītības sistēmā? Ir pieņemts jau skolas vecumā stāstīt, ka arī mentālā veselība, tā ir tā pati veselība. Kuram jāatbild, bet es domāju, ka ir ļoti daudz diskusijas vienmēr par šo veselības mācību skolā, kurai nekad neatrodas vietas jau gadiem. Tam ir skaidrs, ka ģimenei, skolai ļoti liela nozīme, bet es gribētu akcentēt arī, man liekas, ka daudz problēmas rodās arī pašās ģimenēs. Diemžēl mums ir ļoti daudz arī negatīvas lietas ģimenēs, un tiem pacientiem, kam ir šīs problēmas, bieži vien tās ir dažādas vardarbības. Tā kā, te es domāju, ka tā globālāk skatoties, mums tomēr arī kā valstī jāiet uz priekšu, un gan ekonomiski, gan sociāli, lai tiešām cilvēki varbūt nebrauktu prom un nebūtu izjukuši ģimenes, un tur, kur vairs nav šī iespēja tam bērnam dot šo drošības sajūtu, jā. Ir daudz labu piemēru, bet tur, kur mēs psihiatrijā saskaramies, tur praktiski visiem pacientiem ir šādas problēmas. Tā kā es domāju, gan skola, gan ģimene, tā globāli ir tās vides, no kuras cilvēks izaug pārliecināts par sevi. Ja viņš ir pārliecināts droši, tad viņš arī meklēs šo palīdzību. Ja? Un viņš nebaidīsies no tās, viņš būs drošs, ka tiks galā ar šīm problēmām. Tad varbūt pat novienkāršojot, mēs paskatāmies pasaulē, kurās valstīs ir augstākais labklājības līmenis, tur arī ar mentālo veselību būs vislabākie rezultāti. Jā, tie gradienti ir dažādi. Jā, ekonomiskais ir viens, ir arī dažāds, teiksim, siltums un alkohola lietošanas. Tur
patērni. Ja, tad ir dažādi šie gradienti, bet principā ir taisnība. Siltajās valstīs ir varbūt labāk, ja, tur varbūt ir atkal citas mentalitātes. Ir daudz dažādu aspektu, ko vienu mēs šobrīd nevaram izcelt, bet, protams, ka jums taisnība, ka ekonomiskais arī, un tas arī ir pierādīts, jo vairāk līdzekļu, jo labāk veselības aprūpe un cilvēki ir. Bet mēs uz to ejam, gan jau mēs arī tiksim uz priekšu. Skatos, laiks ārkārtīgi ātri skrien uz priekšu. Varbūt tā noslēgumā, Jāni, tu minēji, ka mēs varbūt nevienmēr pareizi lietojam un saprotam, kas ir atkarības. Es izdomāju vēl vienu jaunu nepareizu terminu visticamāk. Vai ir tādas pozitīvās atkarības, kas mums var uzlabot to dzīves kvalitāti? Skaidrs, viens ir fiziskās aktivitātes. Kas vēl ir tāds, ko cilvēks ikdienā daram, un tad vajadzētu būt labāk? Pašsajūtai vajadzētu būt labākai. Tad pozitīvās atkarības, es domāju, ka tie ir vienkārši tādi ieradumi, kas palīdz uzturēt labu mentālo, fizisko veselību un kopumā dzīves kvalitāti. Un es gribētu teikt, ka tad ir šī fiziskās aktivitātes ir viens, otrs ir miegs, galā guļam apmēram 3. daļu no savas dzīves. Tad jautājums ir par to, vai miegs ir regulārs, vai, teiksim, vai mēs lietojam, kāda ir miega higiēna bāze, tādi jautājumi, kas ir, vai tiek lietot pārmērīgi gadžeti pirms naktsmiera un tā tālāk. Tas ir vēl viens tāds būtisks faktors. Un tad, protams, arī ir, kā tika minēts, arī uzturs un vide. Un īstenībā dažreiz cilvēki bieži vien viņi pārprot to, kāda ir, teiksim, veselības aprūpes spēja ietekmēt cilvēku dzīves kvalitāti. Un tad cilvēki domā, ka vairumā, teiksim, tas lielākais procents, kas nodrošina dzīves kvalitāti, ir saistīts ar to, cik efektīvi strādā veselības aprūpes sistēma. Jā, veselības aprūpes sistēma ir būtiska, lai nodrošinātu daudz dažādu jautājumu risināšanu, taču saprotam to, ka dzīvesveids, miega kvalitāte, uzturs, fiziskās aktivitātes, viņas par 90% noteiks to, kāds ir īstenībā tas dzīves kvalitāte. Un tad, protams, mēs runājam par pārējo. Tāpēc, kungs, vēlēties piebilst? Vienīgais teikums ir socializācija. Ja? Socializācija tas ir viens no ļoti protektīviem faktoriem, kas droši vien, ka mums šobrīd sabiedrībā pietrūkst. Varbūt sporta zāle ir tā socializācijas vieta, ja? Un dažādas. Paldies. Jāni, varbūt palūksim tev uztaisīt tādu rezumē šīs dienas diskusijai. Jā, es gribētu teikt lielu paldies par to, ka šādas diskusijas tiek organizētas. Un par to, ka tiešām man prieks, ka šeit bija dažādu jomu pārstāvji, jo tas atslēgas vārds ir tas, ka mēs tiešām mentālo veselību par to domājam dažādos aspektos, kas ir saistīts ar veselības aprūpu un ne tikai. Un, jā, mums šis, ka šādas vienas diskusijas, tas tiešais izmēramais rezultāts varbūt nav tik liels, bet jāatcerās, ka šādām diskusijām ir jābūt. Tas, ka viņas ir, tas, ka par viņām interesējās, tas ir ļoti būtiski. Un, manuprāt, es redzu, ka arī tajā laikā, kad es esmu jau tā kā praktizējošs ārsts, kas ir 10 gadus pēc rezidentūras beigām, es redzu, ka ir pozitīvas izmaiņas arī attieksmē pret savu mentālo veselību. Ir pozitīvas izmaiņas arī, teiksim, no likumdevēju puses, no politikas veidotāju puses. Ir ārstu sabiedrības attieksme arī mainījusies kopumā, dažādas specialitāšu ārsti. Tāpēc es domāju, ka tas ir tāds labs piemērs, ka mēs varam izmainīt. Mums ir vienkārši tas jāuzliek par savu mērķi. Un es domāju, ka tas virziens, uz kuriem mēs ejam, ir ļoti, ļoti pareizs. Un tā kā sabiedrībai kopumā, un es katru individuāli aicinātu, ja tev ir aizdomas par to, ka mentālā veselība nav tādā kārtībā, kā viņai vajadzētu būt, vienkārši vērsties pēc palīdzības un spērt šo vienu soli. Ja mēs kaut ko gribam mainīt, mēs nevaram sev uzlikt kaut kādus super liels sarežģīts mērķus. Ir jāsāk ar kaut ko vienu un vienkāršu. Paldies! Paldies, Jāni. Atgādināšu, ka šodien diskusijā Tavs klusums nav spēks piedalījās Jānis Mednieks, Veselības centru apvienības neirologs un neiroloģijas un neiroķirurģijas virziena vadītājs, Pauls Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīcas neirologs, Oskars Ernšteits, Kaizenžim un vīriešu basketbola izlases fiziskās sagatavotības treneris, Māris Taube, profesors Rīgas Stradiņa universitātes
psihomātiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājs, kā arī Vadims Ķīsis, OLFA medicīnas un klīniskās izpētes departamenta vadītājs un Ērika Petersona, certificēta mēnesi aptieku farmaceita, Latvijas farmaceitu biedrības valdes locekle. Paldies visiem klātienē, kas skatījās, paldies visiem, kas skatījās arī video ierakstā, un paldies jums, ka atradāt laiku, lai šeit piedalītos.